esat īstos, jūs nebijāt pietiekami aktīvi, vajadzēja balsot par to, tad būtu kaut kas cits. Bet jebkurš, kurš labi saprot, zina, ka personāžs mainot, sistēma nemainās, sistēma paliek. Un uz doto brīdi tā sistēma ir mūsu valsts iznīcināšanai. Tas acīm redzam lieta no šīs sistēmas ir kaut vai pensiju fonds, ko paņem miljardos no Latvijas valsts nodokļu maksātāju naudas. Mēs atdodam citām bankām projām šo naudu. Pēc tam mūsu valsts paņem šo pašu naudu atpakaļ, un par šo naudu mēs maksājam bankas procentus par naudas apkalpošanu un tā tālāk. Tas tāds acīm redzama nelietība pret mūsu Latvijas valsts, ko dara naudas vārdi. Sīkākas nelietības, kas ir būvkartels, medicīnas kartels, mēs par tām nerunājam šī brīdī. Nu, faktiski, piedaloties vēlēšanās, tu akceptē to, ka naudas vairs paliks. Nepiedaloties, mēs iedodam kaut kādu signālu, ka mēs saprotam, ka pa mums ņirgājās. Piedaloties, uz mums skatās kā uz liederīgiem idiotiem slaucam alni. Un tā ir tava izvēle. Būt šīs naudas vairs liederīgam idiotam slaucam alni. Varbūt latviešu strēlnieku pēctesim, tas izmainīja lielas valsts pārvaldes sistēmu. Tāpēc es aicinu neiesaistīties šī. Un labi apzināties, ka nekas daudz savādāks mums šī brīdī, mūsu demokrātijā nav tā kā padomījā. Ka faktiski kompartija nolēma kaut kādu vienu konkrētu personu, par ko jums būs jābalso. Kompartija pieprasīja, lai jūs obligāti ieliekat zīmogu pasē, tātad jūs nebūsiet izpildījuši savu pilsoņu pienākumu. Un faktiski šie cilvēki, kas tika ievēlēti it kā ar tautas atbalstu padomu laikā, faktiski darīja to, ko vēlējās tie cilvēki, kas ielikt viņu šī sarakstā. Tas pats ir pie mums šī brīdī. Tikai starpība ir drusku lielāka. Ja padomu laikā bija viens cilvēks, ko izvēlēties. Šobrīd ir 10, bet pēc būtības viņi tādi paši. Jo mēs lielākoties izvēlamies ar retu gadēs starpību, ar retu un kaut kādiem izņēmumiem tos, kurus ir akceptējis naudas vārds vai naudas vārds kalpi, par kuriem mēs balsojam. Un kā jau redzam, ka valstī nekas nemainās. Mēs tikai lamājam vienotību, šlesaru, roslikom. Nu, nekas nemainās. Sistēma paliek. Sistēma, kas ved valsti uz iznīcību, tautas izmešanu, grimšanu parādos, zemāko labklājību paliek. Un tikai pēc tam, pēc šīs piedalīšanās vēlēšanās mums pateikt, bet jūs taču paši piedalījāties, jūs balsojat, jūs nenobalsojat par to, jūs paši esat vainīgi, neviens cits. Nepiedalāmies šī naudas farsā un iesaistamies tautas kustībā, kur vēlās mainīt sistēmu, nevis saglabāt šo lietu. Un sistēmā nav daudz jāmaina. Principā jāmaina ir izpildvara, lai tā strādā tautas interesēs, tā kā nevis kā šobrīd naudas varas interesēs. Sistēmai patiešām jābūt suverēnai tautas varai, lai deputāti, tautas priekšstāvi būtu atbildīgi vēlētāji priekšā, nevis to priekšā, kuri ielika viņu šī sarakstā, kuri iedeva naudu, lai viņi tik iekļūt šajā priekšā. Ja mēs šo sistēmu izmainītu, tad būtu jājāk piedalīties vēlēšanās. Šobrīd mēs tikai akceptējam šo lietu. Jā. Tā kā iesaistamies tautas kustībā, mainām šo valsti nelietību. Mūsu senču tautas strēlnieki to spēja izdarīt. Vesels liels valsts, Krievijas valsts pārvaldes sistēma mainīt. Kur mums to problēmu izdarīt? Paldies par uzmanību.